Vasarī, dāmas un kungi, mēs esam kulinārijas šovs Būreits, un šodien mēs filmējam mūsu otro epizodi. Un pirms mēs sākam, mēs vēlamies pateikties mūsu draugiem Bulatam no meistarapdarbnīcas Buba par sagatavotajiem skaistajiem dēlīšiem, kā arī Evaldam par tehnisko aprīkojumu. Ķeramies pie lietas. Šodien mēs gatavojam picu ar nosaukumu sprūžavas riepa. Un laika gaitā jūs uzzināsiet, kāpēc mums ir šis mistiskais nosaukums. Tātad, kas mums šodien būs vajadzīgs? Picas milti, gaļa, šoreiz ir salami un cūgaļas karbonāde, dārzeņi, dīvainie tomāti, sīpoli, zaļie lociņi, olīvas, peperoni, pipari, tomātu pasta dubultā koncentrācijā, sēzams, un pašās beigās mēs sataisīsim vieglo dzērienu ar tomātu sulu un citronu. Sāksim ar to, ka picas pamatā ir mīkla. Un, lai to sagatavotu, nepieciešams sajaukt miltus kopā ar 220 ml augstā ūdens un 40 ml elles ekstraktā. Atvainojos, 40 ml eļļas. Milti ir izkritīti laukā, un tagad mums atliek pievienot augsto ūdeni, pievienot arī eļļu, to visu kārtīgi sajaukt, un no tā viss izveidosies lūk, kas mums ir sanācis. Un tagad mums šis veidojums ir jānosec un jānoliek kādā tālākā stūrī uz pusstundu. Oho, klau, Aina. Es te izlasīju, tas te Porziņģis 29 punktus NBA sameta. Čalim 20 gadi NBA. Normāli, ne? Kaut kā viņš. Pagad. Aina, atkal tas Reinis zvana. Kā viņam teiksim? Nu, es nevaru, saproti, ar ko es varu darīt? Ja mūsu šovā pieteicās visi jau iepriekš, es nevaru tevi pierakstīt tā agrāk, pirms kāda. Esi tur tajā 19. vietā, iesi, ar ko man, ko es teikšu, piemēram, Jay-Z, jā? Viņš ir otrais pieteicās, Aldi B bija pirmais, jā? Piemēram, pagaid, es saprotu, ka tev tur tie koncerti, visi zaļumballes tās, jābrauc, tu nevari tajā datumā atbraukt un tā tālāk, bet ko es varu darīt? Citiem cilvēkiem mēs jau visu apsolījām, mēs nevaram mainīt neko, jā, es zinu, jā, tuvojas ziema, Ziemassvētki, varbūt nē. Kā ir, tāda ir tā schēma, tāds ir mūsu šovs, saproti? Tā, pusstunda jau ir pagājis. Tagad paskatīsimies, kas mums ir sanācis. Jā, mūsu sirds formas mīkla ir pārvērtusies par zvaigzni, tātad turpinām tālāk. Svarīgais brīdis ir pienācis. Mums ir jāpierāda savas prasmes. Un no šīs mīklas mums ir jāiztaisa picas pamats. Svarīgs paziņojums. Picas pamata centru mums ir jāsagriež zvaigznītē. Tā te.
Un tagad mums ir jāiezieš mūsu picas pamatu ar mūsu tomātu pastu. Pamazām sākam pievienot galvenos komponentus – gaļa. Un palīgā nāk mums salami. Mani sauc Igi, un šodien mēs ēdīsim asos pepperoni piparus. Tagad visus griešanas procesus mēs izdarīsim visiem pārējiem produktiem un tiksimies pēc neilga brīža. Rezumēsim, tā izskatās pica pusfināla stadijā. Un tagad sāksies maģija. Tikai roku veiklība un nekādas šmaukšanās. Pienācis laiks vilināt riepu. Ir pagājušas 15 minūtes, un mēs velkam laukā mūsu iesvilušo riepu. Kad viņu kaut kur ir jāuzliek. Beidzot sprūžos riepa ir gatava. Tas būs kaut kas svarīgs. Kā jau solījām, mēs sagatavojām vienu atsvaidzinošu dzērienu. Tā ir tomātu sula kopā ar citronu un arī dārziņiem, kurus mēs pievienojām picai.